Sveiki, Vent! Sveiki, Iveta! Esam tikušies klātienē beidzot. Jā, tas vienmēr pēc skaistas vasaras nāk rudens, kad beidzot var satikties klātienē. Jā, mūsu mazais kolektīvs ir sanācis kopā, lai parunātu, protams. Kā vienmēr tēmas ir aktuāls un izmantojot to, ka tagad tu esi klātienē, ja, tad parunāsim par tām aktualitātēm. Sāksim vispirms ar to, kā valkāji. Sāksim ar to. Mēs tiksim arī līdz Armēnijai. Kāds laiks valkā? Jā, sāksim ar tādām piezemētām tēmām. Kā tu skaties uz valku? Nē, valka ir brīnišķīga vieta. Es ceru, ka tie, kas vēl nav bijuši, noteikti izdomās atbraukt. Un valga ir unikāla ar to, ka tur ir robeža pa vidu. Un tiešām Latvijas pusē mēs esam daudz skaisti sabūvējuši, interesanti. Un tie cilvēki, kas atbrauc, ir par piemiņu nobildējies vai vienīgajās šūpolēs uz pasaulē, kur var iešūpoties Latvijas, Igaunijā vai vēl kaut kur citur. Bet, ja politiski, tad jāteic, ka priecīgs es neesmu par to, kas notiek Valkas novada domē. Tieši tādēļ, ka tur īstas sapratnes par attīstību nav, jo novada doma ir nobremzējusi vienu ļoti būtisku ražošanas teritorijas attīstības projektu, kas ir fundamentāla kļūda. Tas ietekmēs pašvaldības nākotni vairākus gadus uz priekšu, jo tas vienīgais veids, ka tev vairāk ražošanas, ka nākotnē tev būs vairāk budžeta ienākumu. Un tas, ka viņš šito elementu lietu nesaprot, tā jaunā valdīšana, to es nevaru nekādu saprast, kā var nesaprast, bet tā realitāte ir. Jācer vienkārši, ka nāks pašvaldību vēlēšanas, un tomēr cilvēki ievēlēs tos cilvēkus, kas saprot, kas te attīstībai ir vajadzīgs. Vent, tur droši vien ir runa arī par darba vietām vietējiem, vai ne tā? Par to ir stāsts, ka ražošana, kas ražo eksportam, tās ir darba vietas, kur samaksā visus nodokļus un kur tomēr ražošanā arī cilvēki saņem vairāk nekā strādājot veikalā vai par apkopēju. Un līdz ar to tās parasti ir ģimenes ar bērniem. Arī iepriekšējos mūsu projektos, ko mēs esam uzbūvējuši un izīrējuši uzņēmējiem, daudzas ģimenes ar bērniem pārcelšas uz Valku, tādēļ, ka ir mājoklis, ir ļoti labs bērndārs, laba skola un ir kur strādāt, kur tu vari nopelnīt vairāk. Un tā vide dzīvošanai ir laba. Ja? Un tas ir vienīgais veids, kā pašvaldība var attīstīties. Viss pārējais ir tomēr pakārtots. Es kā tāds cīnīts vienmēr mēdz būt un tādām arī vienam jābūt. Un man ir arī pamats, jo es visiem lepojos, ka es izgājos politisku augstskolu Lucavas domē, kur knaps bija piešviesis, par to varētu veselu stāstu, kad ir rakstīt. Tad arī tās koalīcijas cīņas un opozīcija pozīcija bija tāda pingpongs, ja? Jā, tev slavena ar to, jā. Tu šeit dzirdēji? Jā. Lūk, tad to es esmu gājis cauri. Tas vienkārši konkrēts jautājums. Vai nav tā, ka šis projekts tika noraksts tāpēc, ka jauniem ir kaut kas jādara savādāk, jāparāda tieši tāpēc, nevis tāpēc, ka vai tas ir izdevīgi vai ne, bet vienkārši tāpēc, lai parādītu, ka tas ir savādāk. Vai tas nav, protams... Dīvainākais ir tas, ka viņi nedara neko savādāk. Vienīgais, kas ir izdarīts... bet tas taču ir projekts, jā, un vēl ir... Mums bija sistēma, kad nav pusdienlaika domē, lai visi cilvēki var tikt tie, kā vajag arī, kas strādā. Tagad ir pusdienlaiks domē, tā kā darbiniekiem paiet pretī un mazāk domāts par iedzīvotājiem. Bet ideja nav. Vienīgais, ko var lepoties, beidzot mēs nogāzām Kraukli. Ja tas ir tas, kādēļ ir vērts būvēties, dzīvot, par to ir skumji. Bet jāredz, ka dažam ir gandarījums. Es biju tas, kas to izdarīja, bet man tas tomēr liekas diezgan sekli un skumji. Es teikšu tagad no Rucavas, tā ir provinciāla domāšana. Tāda mēs esam provincija. Es to saku arī rucavniekiem visiem neapvainojoties, bet mēs rīkojamies ļoti provinciāli. Ja? Acīm redzot, mēs neesam vienīgi tādi. Tas tā. Bet pārēsim pie labākām lietām. Man patika tavs izaicinājums skola. Pastāsti par to. Tas ir tiešām fantastiski. Jā, vakar atkal biju Jāņa Cimzes Valkas ģimnāzijā. Sēdēju stundās, skatījos, kā mani jaunieši mācās un uzvedās. Es esmu audzinātājs. Kam tu esi audzinātājs cilvēku? Es esmu audzinātājs 11. klasei.
11. klasē valkā mācās 36 jauni cilvēki, ļoti dažādi, tostarp arī 8 ukraiņu basketbolisti. Daži no viņiem atbrauc tikai augustā, līdz ar to viņi pat nesaprot vispār kur viņi nonākuši. Kur viņi nonākuši. Ne pat zin, kur skolā, kur kas atrodas. Ja. Un šie ir arī Covid laika jaunieši, kuri ļoti daudz laika pavadīja savulaik attālināti. Līdz ar to viņiem nemaz nav tik viegli kā kolektīvam darboties. Viņi nav tai posmu, kas bija ļoti svarīgs. Tas viņiem ir izpalicis dzīvē un to jūt. Viņi vairāk tā pa mazām grupiņām vai pat viens pats cilvēks labāk jūtās nekā, kad visi kopā. Un to ar otru audzinātāju Vinetu Skutānu mēs esam uzlikuši mērķi, ne tikai viņiem iedot kādu padomu un atrast ceļu dzīvē un palīdzēt mācībās vai sekot līdz, kā viņi tur uzvedās, mēģināt rosināt to, ka cilvēki dzīvojā māk komunicēt, sadarboties, saprast, kas ir kolektīva spēks. Un tas noteikti nebūs viegls uzdevums, bet man pašam es esmu tā izrāvies, man pašam gribās to darīt. Arī tas bija tāds pilnīgi improvizācija, jo man 3 dienas šķiet pirms skolas pazudīja skolas direktoru un teica, mums ir tāda ideja. Ka viņiem liela klase, viena pati audzinātāja, ka grūti galā vajadzētu... Vajag 2 vienkārši. Jā, tik lielai klasei parasti ir 2 audzinātāji, un ka viņi gribētu vīrieti, kā viņš teica, kurš no stulbs, teiksim. Es secināju, ka es esmu vīrietis, un es ceru, ka es neesmu stulbs. Jā, ka tur abi sakrītās. Un laimīgā kārtā sagadīšanās pēc man arī pirmajā diplomā ir neliela pedagoģiska izglītība, jo man pirmais diploms ir Alfreda Kalniņa Cēles mūzikas vidusskola, kur ir ierakstīts mūzikas skolas skolotājs, orķestra diriģents. Mums arī vispār bišķi mācīja, kā ar bērniem tik galā, pusauģiem. Bet, protams, šodienas jaunieši ir pilnīgi savādāk nekā tie. Bet man pašam šķita, kad man mamma arī bija skolotāja, un es bērnībā pat dzīvoju skolā. Un man visa bērnība pagāja visu pedagoģiskos sarunās, noklausoties ar bērniem. Ja. Man pašam šķita, ka es varētu ienest skolā nedaudz savādāku skatījumu, nekā ierastās skolotājas skatās uz lietām, un ka tas ir svētīgi. Man vienmēr paticis darīt svētīgas lietas, un tagad es cenšos. Bet, protams, ir sarežģīti tas, ka es nemācu nevienu priekšmetu. Un stunda ir daudz, un audzināšanas stunda ir tikai viena. Tad kādā starpbrīdī vai pēc skolas, vai tagad es sēžu stundās un skatos, un tad ar jauniešiem pēc tam parunājos, kāpēc, piemēram, dar tā vai šitā. Jā, dar tā vai šitā, ja. Piektdien būs skolotāja diena, Valgā nedēļas nobīd, tad mēs atkal tur taisīsim aktivitāti, kad viņi iet mācas klasēs un tad apsveikumu. Viss vēl tikai pašā sākumā, bet man šķiet, ka veidojās tāds produktīvs kontakts. Tie ir jau tādi pusauģi, un pusauģu vidū ir šī problēma ar dažādām atkarībām. Kā ir tavā vadītajā klasē? Kā tur ir, un varbūt ne tieši tur, varbūt vispār Valkā jauniešu vidū, jo es esmu redzējis, ka cīnās ar to ļoti, bet tik daudz veidu, kā to apslāpēt un tā kā noslēpt no pieaugušiem ir ļoti daudz. Visā Latvijā saltiņi tā ir top lieta, bet tie sākās jau mazākajās klasēs. Jā, tas sākās ar 5. 8. Tieši tā, un jāteic, ka kopumā Valkā ir salīdzinoši labi. Man ir draugi visā Latvijā un arī Rīgā, un Rīgas skolās, teiksim, narkotika apriti, diemžēl, un arī smagās narkotikas. Mums pilsētā ir vairāk igauņu pusē, bet skolā tie ir tad kaut kādi tādi īpaši izņēmuma gadījumi, teiksim tā. Un kopumā ņemot mani pārsteidz, cik vispār jaunieši ir kārtīgi. Super. Un prātīgi. Skaidrs, ka viņiem ir savas neformālās ballītes, skaidrs, ka tur kaut kāda apreibināšanās notiek, jo viņiem ir tieši tā robeža, daļēji jau ir 18, viņi drīkst, un daļēji tūliņi būs, un, protams, svinēs un tā tālāk. Bet es atceros sevi ļoti labi tajā vecumā, un līdz ar to es esmu saprotošs, kamēr tas netraucē tev mācības, un kamēr tas tiešām nav kaut kas tāds, kas ir ar ļoti lielu ātru atkarības risku,
tas pieder pie jaunības. Un es noteikti nebūšu tas, kurš teiks, tagad jāslēdz ārā no skolas, tādēļ, ka, piemēram, tur ir bijis viens pasākums, kur ir tā vaļīgāk jaunieši padzīvojušie. Kādus gadus atpakaļ mums bija problēma ar to, ka bija grupa jauniešu, kas bija vardarbīgi un kas būtiski traucēja pārējiem skolēniem mācīties. Un tā ir problēma, protams, bet arī tagad tas ir tā, kā mēs toreiz diezgan aktīvi gan ar policiju, gan ar vecākiem iesaistījāmies. Tad es vēl biju domas priekšsēdētājs. Un kopumā ņemot arī šajā jomā valka ir ļoti mierīgi. Tā, ja, un tie cilvēki, kas pārcēlušies no citām vietām, tā vide kopumā ir ļoti droši salīdzinoša. Protams, ir diemžēl tāpat kā visu vandālismu akti. Ir jauni cilvēki, un ne tikai jauni cilvēki, kas tad, kad viņš diemžēl kaut ko apreibinoši lieto, viņš paliek vienkārši neadekvāts un apgāž kādu toaletu vai salauž kaut kādu stendu vai izrauj puķis, diemžēl. Bet tas ir visur bijis, bet es negribu dramatizēt. Kopumā, ņemot, pie mums ir laba situācija. Varbūt arī tas, ka mums ir tieši šī basketbola nopietnie treniņi, un lai arī ukraiņu zēni ir ar tādu karstasinīgāku, un ka viņi piedodiet par izteicienu latviski, bet ka viņi taissūdz, tad viņi taissūdz. Bet kopumā ņemot atkal, viņi saprot, ka tev ir vismaz 2 treniņu dienā. Smagi, nopietni. Nē, tas ir profesionāls līmenis. Tas ir un tur tu nemaz nevari daudz jandalēties. Un tomēr viņu mērķis ir sasniegt kaut ko dzīvē. Līdz ar to tas arī iedod tādu pārējiem labu piemēru. Ka, mīļie, labi, ir kaut kādas garās brīvdienas, tad kaut ko darām, bet principā, tad, kad tev ir nedēļa, tad tu mācies, trenējies, un tas gandrīz arī viss. Sports disciplinē un ir vaina. Ja tu gribi sportot, tad izvēlēs sportu. Ja gribi iet kaut kur zemāk un degradēties, tad droši var to darīt. Tā jaunībā, protams, tā līnija citreiz ir tāda, kāda saka, tas naža asmens. Jebkurš, es domāju, jauns cilvēks, īpaši jauni cilvēki, citreiz tev pietiek, diemžēl, kaut kādu vienu nelaimīgu situāciju. Tu nedrīkst viņu norakstīt tādu. Un tas ir, diemžēl, bieži sabiedrībai arī raksturīgi, ka, tas ir tas bandīts vai tas ir tas trakais dzērājs, kaut kad varbūt viņam pāris reizes tāda situācija, bet viņš trāpījās nepareizajā kompānijā, nepareizajā laikā, nepareizajā vietā. Un tie, kas ir atkal ar to īsto ļaunumu iekšā, viņi jau parasti ir tādi slīpi, viltīgi, viņš vienmēr aizies, tas cits ir vainīgs, es tur vispār neko, un tas jāmāk atšķirt, un man šķiet, ka mana dzīves pieredze ļauj to saskatīt. Super. Kāda tā situācija ir ar skolām vispār Valkas novadā? Ir šī te skolu reforma, kur ir iesākta, bet tagad bišķiņi ir apstājusies, bet viņi tūlītās atkal bišķiņi iesaldējusies uz brīdi varbūt. Viņi vienkārši tagad nav pirmajās. Tieši tā es biju domājis, ka viņi nav uzreiz top tēma, bet es varu derēt, ka viņa tūdaļa būs aiz stūra top tēma. Lēmums tagad ir pieņēmts, būsim godīgi, lēmums slēgt skolas tagad ir pieņēmts. Nē, viņš nav pieņēmts. Pirms 2 nedēļām vienkārši es biju izglītības ministrijā un Reģionāla attīstības centra apvienības vārdā mums bija kārtējs saruna rauns par skolu tīklu. Būs skolas, kuras tiks slēgtas, bet gala versija vēl par rādītājiem nav. Un es teikšu tā, ka tad, kad pavasarī tā bija pilnīgi traģiska bēdu leja, kā strādāts ar cirvi, mums tiešām tādās profesionālās diskusijās bez skaļas bļaušanas, pa vidu varbūt nedaudz pabļaujot, mums ir jau mēs tā tuvojamies kaut kādām saprātīgām kompromisam. Drīz mēs to jauno versiju redzēsim, jo mēs salikām savus un ministrija solīja tur atkal veikt gan redakcionālus, gan arī būtiskus uzlabojumus. Un es domāju, ka beigās nebūs tik traki, jo, ja mēs runājam par 1.9 posmu, par vidusskolām tur vēl aizvien ir atklāts jautājums, neatbildēti jautājumi attiecībā par attālumiem, attiecībā par to, kas notiek tad, ja, teiksim, centrā nav pietiekama vietas skolā,
Principā par to jau pateicu, ka tādu neorganizē, bet arī mēs pacēlām jautājumu par internātu. Ja tev katru dienu jābrauc vairāk kā stundas priekš atpakaļ uz skolu, tas atkal nav nopietni. Bet tātad es teikšu, ka solīt pa solītim tur iet kaut kādā loģikas virzienā. Tādi internāti varētu derēt varbūt vidusskolām, bet ne jau mazajiem, kuras izņemt ārā un viņu ieliek kaut kur pavisam citur. Mēs runājam par vidusskolas posmu un savukārt, tur ir tātad, ko izglītības ministrija grib. Viņa loģika ir, ka viņi grib izdarīt arī posmu 7-9. Kāpēc? Ķīmijām, fizikām, matemātikām, kur daļēji, protams, ir loģisks grauds, tas, ka nav ne atbilstoši kam ne šutur speciālista, ka tad tam bērnam kādas zināmas durvis pēc tam dzīvē ir aizvērtas. Līdz ar to, bet tas pirmais bija cieti, tur bija tie cipari tik neadekvāti, ka bija pašvaldības, kur visas pamatskolas jāatstāja tikai sākuma skola. Tagad tas kompromiss jau ir saprātīgi ciparu virzienā un piedāvām, ja tas tiks ierakstīts, ka ja pašvaldība uzskata, ka tomēr tā pamatskola jāsaglabā vai no attāluma dēļ, vai tur ir labi skolotāji, vai vēl kādi citi aspekti, tur ir iekļaujošā izglītība, ka tad pašvaldība šo starpību drīksties piefinansēt. Ka, piemēram, tur 45 bērni, 7-9 posmā, tev ir, piemēram, 20 tev iedod valsts, pa 25 tu piefinansē. Tad tas jau ir saprātīgi. Ja tās naudiņas tur ir tādā budžetā, tas arī ir viens. Bet ja tu gribi, tev vienmēr ir jāatrod. Jo ir atkal otra puse. Tiešām ir pašvaldības, kurais vien ir, piemēram, pamatskola 24 bērni. Piedodiet. Tā tiešām, ja tā nav alternatīva izglītība, kur atkal ir cits stāsts, bet ja tā ir klasiskā izglītība, mēs tam savulaik valkā gājām cauri un sapratām, tie bērni ir zaudētāji. Tur tas tiešām ir gadījums. Un ir reizes, kad politiskie iemesli dēļ nepopulāri vai man dzimtā skola, pašvaldība nespēja. Ja šā procesa rezultātā tās pavisam mazās skolas paliks tikai bērndārs, tad es teiktu, ka tas ir drīzāk labi nekā slikti. Tur jau ir daudz skolas, kuras ir pavisam nesen izremontētas par Eiropas naudām. Protams. Un viņas aiztaisīs ciet. Ir jautājums, ko tieši ietaupīs uz skolotājiem, uz skolēniem, jo telps jau tāpatās ir To mēs norādījām visās sarunās, ka pašvaldību pusē būs tikai papildus izdevumi. Tieši tā. Jo tad, ja tu izņem 7-9 posmu ārā un tur paliek sākuma skola tajā pašā ēkā, tad viena bērna izmaksas tikai kāp, viņi nesamazinās. Līdz ar to argumentu, jau viņi jau arī vairs nepiesauc, jo tas nav neatbilst patiesībai. Cita lieta ir tā, kad ir skolotāju kategorija, ņemot vērā tiešām straujo skolotāju atalgojumu kāpumu, kas izskatās, ka tiešām būs, ka ir, protams, jautājums, ja tas skolotājs turpina strādāt klasē ar 7 bērniem, viņam ir jau tikpat liela alga, kā skolotāji, kurš strādā 26 bērniem, kaut kāda netaisnība tur veidojas. Tā kā atkal, te ir tā, ka tur ir gan objektīvi iemesli, gan, ja mēs atradīsim kompromisus, beigās ar to skolu tīklu tik traki nebūs. Es gribēju pajautāt par tādu racionalizācijas ideju, ko mēs savu laiku arī Rucavā skatījāmies, bet, protams, tas bija Rucavas mērogā, tur arī bija 2 skolas, Rucavas pamatskola, kas kādreiz bija vidusskola, ļoti, un Sikšņu pamatskola, kur tagad jau ir ciet. Bet runa par to, vai nav iespējams centralizēt, vai nav racionāli, tā ideja. Katrai skolai ir savu štati, un tā tēlēni izsakoties sanāk, ja tā mazā lauka skolīga, tur tie 60 skolnieki, tad tā 60 cālīši, tad, teiksim, tā tēlēni viņiem sanāk 3-5 visnīcas. Vai nav iespēja kaut kā šo štatus racionāli samazināt, panākt to, lai tas pedagogs brauc, lai viņš otrdien, teiksim, ir Dunikā, ceturtdien viņš ir Nīcā, piekdien viņš ir, kaut kāds speciāls. Tas ir tas, ko mēs arī norādām izglītības ministrijā, jo tur ierakstīts prasībā, ka, piemēram, labā skolā katru dienu jābūt psihologam, sociālām darbiniekam, sociālām un tā tālāk. Mēs uzskatām, ka ir jābūt pieejamam. Un tad tā ir pašvaldības lieta, kā tas tiek sakārtots. Vai tas ir darbinieks, piemēram, skolu valdē, vai tas ir viens psihologs uz 4 lauku skolām, un viņš katru dienu tur
8 stundas runāt, piedāvāt to speciālistu jau nav. Un skaidrs, ka arī tas pats fizikas skolotājs. Jā, tieši tā. Un skaidrs, ka viņš jau tagad parasti brauc pa 3-4 lauku skolām. Un tas ir tikai normāli, jo viņam nekad nebūs pilna slodze. Ja? Bet tātad ir pilnīgi skaidrs arī starp citu, redzot to kartējumu, ja, ka ir attālākas skolas no centra, kur obligāti tas 1,9 ir jāsaglabā. Neatkarīgi no tā, ka 7-9 posmā tur ir salīdzinoši maz bērni, bet tieši tādēļ kā attāluma dēļ. Ja. Jo arī tas ir vēl tas riskantais vecums, kad, ja tev vienam pašam būs jābrauc satiksmes autobusā 40-50 km, ja, kas ar to bērnu notiks? Kurš pieskatīs viņu? Viņš beigās nebūs ne šur, ne tur, viņš var pazust vispār no tās izglītības sistēmas kā tādas. Tā ka tie visi aspekti ir tie, ko mēs kā pašvaldību organizācija, un es esmu viens no tiem sarunu vedējiem, kas mēs ļoti ejam ļoti detalizēti cauri, lai katru šo te, lai nebūtu tā, ka tagad ir nocirsts un tur beigās tas bērniņš visu ūdeņu no tās lampas. Un viņš beigās vēl paliek mājās, jo vecākiem nav pietiekami daudz līdzekļu, lai vispār viņu kaut kur aizvestu. Ja? Jā, pašvaldība, protams, atkal organizē lielākā daļā pašvaldību. Tas notiek, bet arī tur ir kaut kāda saprāta robeža, cik tālu vest, jo atkārtošos, jau tagad ir loki pie esošā skolu tīkla, kad brauc 45 stundu, tad tas jau nav tiešais attālums. Kamēr izbrauc pa tām visiem lauku mājām, ja, jo nedzīvo jau visi ciematos. Ja, un tā ir Latvijas specifika, ka mums ir viensēdz. Ļoti labi, ka tas viensēdās ir bērni. Ja. Tas, protams, ir labi. Bet ir vēl viens aspekts, ko neviens skaļi politiķis negrib atzīt, ka, protams, ir arī tā, ka mums ir daudz bērnu, bieži vien vairāk bērnu, teiksim, ģimenēs, kuras sociāli nav ļoti labvēlīgas. Un laukos tas ir, diemžēl, bieži vien lielāks procents nekā pilsētā. Un tad tam bērnam tiešām ir vairāk jāpievērš uzmanību, lai viņš to skolu pabeigtu. Tur tiešām ir jāstrādā sociālām pedagogam, tur ir jāstrādā skolai, tur bieži, es zinu, ka gadījums, kad brauc uz māju un ceļu no gultas vēl kārā, lai viņš nonāk bērnu. Bet ja viņiem vienkārši būs pateiks, tev jākāp autobusā, jāizbrauc tie 50 km uz to pilsētu, viņš neaizbrauc. Viņš vienkārši pa ceļam kaut kur pazudīs un izsekot tagad visam līdzi, no tāda attāluma nav iespējams. Jo varbūt, ka tiešām, kā tu teici, ir no tādām sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, kur, nav tā ieinteresētība, kādu visu katru rītu aizgrūst uz to skolu. Ja man pašai ir 2 dēli, es zinu, cik grūti viņus ir no rītiem pamodināt, un es arī saprotu, viņiem gribās gulēt. Ja? Bet atkal, ja tu viņam atļauj gulēt, tad viņš tā arī gulēs. Protams. Tāpēc ir vecākiem jābūt tādiem stingriem un nedrīkst atkāpties. Bet redz, atkal tādīs laukos ir šī problēma, kāpēc ir sociāli maz nodrošināts un sociāli tādas maz aizsargātas ģimenes dēļ šīm darba vietām. Un atkal tādīs vietās, kur ir šīs darbības, kur ceļ tās rūpnīcas un attīst to visu, tur mēs paņemam un pasakām, ka mēs skolu aiztaisīsim citu. Tas ir pilnīgi neloģiski, nepareizi, jo, ja ir darba vietas, ir jābūt tai visai sakārtotai infrastruktūrai, lai man aiziet uz to darba vietu, būtu arī bērnu, kur atstāt skolā. Tādēļ mēs esam arī panākuši tie plānā, kad skatās 3 gadu periodu, ka ir koridors 1,7–25%, ja nevis tagad sākotnēji, kā bija par klašu grupām 7–9–10%. Līdz ar to tiešām tur būs tāda fleksibilitāte. Tur nebūs tā, ka šodienas rādītāji taisam cietu tā tālāk. Un galā tāpat lēmumu pieņem pašvaldība. Un vismaz pašreiz vienošanās tāds, ka 1,6 posmā arī tātad pilnu komplektu vienalga valsts nosniedz. Ja, arī, ja tur ir kādā klašu grupā, piemēram, nav, bet summāri ir bērni, piedāvājam 3 gadu periodā 25%, tātad šis koridors, nevis tur tikai 10, ja, bet tur var būt 1 gadu tā, 2 gadu tā. Mēs esam diezgan daudz panākuši. Jā, redzat, es biju viena no tām mamām, kas bija aizgājusi uz vecāku sapulci, kur bija satikšanās ar novada priekšniecību. Ja? Mums priekšā tā arī pateica,
Valdība prasa, mums ir jāsamazina. Jūs būsiet vieni no tiem, kur samazinās. Nākot uz sapulci, viņi domāja to, ka būs 5 cilvēki 5 rindās, bet atnāca viss pagasts. Tas nedaudz tā kā apstupēja, bet ko izdarīja pret sistēmas cīnīties ir ļoti, ļoti grūti, bet pat neiespējami, jo, ja mums pateica to, ka, ok, labi, mēs jūs it kā tā neaiztiksim, kas notika? Notika sekojošais, it kā 1. klase bija savākusies, jā, maza laukas uz skolas, maza 1. klase, bet novada ietvaros tās skolas jau viena par otru, katra par sevi cīnās, viena otru nokož. Un kas notika? Vienkārši naturāli apzvanīja katru no tiem bērniem, jau tā kā piesolīja pārvilināja uz citu skolu, un pēdējiem bērnam, ko izdarīja, piezīmēja un pateica, jums ir rīt jābūt tanī skolā. Un kad to lēmumu pieņēma dienu pirms 1. septembra, tas ir normāli. Es saprotu, ka un tā bija domas sēdes sapulce. Es saprotu, pirms mēs pasakām to, cik viss skaisti mums domēja pašvaldībā, kur mēs ar ko draudzējamies ar ārvalstīm, tur, šur, vēl kaut kur. Un tā, starp citu, mēs neatveram 2 lauku skolas 1. klases. Un kāpēc neatveram? Jā, ok, labi, vienā nebija vispār bērnu, un kāpēc nav? Tāpēc, ka nemotivē viņus tur mācīties. Un otrā mēs vienkārši paņemam un nokožam visu pa malām. Un es saprotu arī, jā, ok, tie lēmumi tika pieņemti pirms tam, bet iedzīvotāji jau par tiem lēmumiem neko nezinu komiteju un komisijas sēdēs, kas tiek lemti. Zināt, varbūt zina, bet tev ir jāmeklē, kur. Bet domas lēmums tika pieņemts dienu pirms 1. septembra. Un tā, manuprāt, iedzīvotāji, tā ir attieksme. Tā ir, protams, slikta pārvaldība. Ja tā tas ir noticis, ja principā lēmumam ir jābūt pieņemtam pusgadu iepriekš. Es esmu gājis cauri tam procesam, jo, diemžēl, mēs spiesti slēgt 3 lauku skolas valsts naudā. Tas ir Vīciems, Zvārtava, Kārti, jo tur tiešām paliek 20 bērnu, un tad tas tiešām vairs nav jēgpilni priekš tiem pašiem bērniem. Bet katreiz bija daudzas sapulces ar iedzīvotājiem, ar katru vecāku individuāli runāja, un mēs arī vienmēr teicām, ja būs bērni, būs atpakaļ skola, jo tā ēka jau tāpat tur tāpat bērndars turpina darboties, tāpat tā ēka ir jāuztur. Bet jā, es nevaru komentēt par citu pašvaldību veidu, kā viņi pieņem lēmumus. Vēl par tādām niansēm, par tādām izspējām, atkal no Lucavas laikiem man nenāca prātā, jūs sarunā klausoties, vai nav tādas versijas izskatītas valsts līmenī, ka tam vidusskolām varētu kā tādu ozību stimulēt, lai viņas kaut kādu specializāciju izvēlās, vai tas ir sports, vai tas ir kāda amatniecība, vai kaut kas tāds, vai tas nav domāts valsts līmenī tāda lieta? Ir jau pašvaldības, kas ļoti aktīvi tajā jomā strādā. Es jau minēju, ka, piemēram, mums ir basketbola akadēmija. Valsts gribētu, ka vairāk bērni izvēlās arotskolas. Arotskolās ir ieguldīt ļoti daudz līdzekļu. Mums tiešām Latvijā salīdzinoši mazs procents izvēlās arotskolas, ja mēs skatāmies kaut vai to pašu Somiju, kur puse jauniešu parasti izvēlās arotskolas. Mums aizvien arotskolām ir, kā saka, nav tāda prestiža. Kaut gan es zinu tiešām ļoti labas arotskolas. Bet te ir vēl viens aspekts, ko mūsu politiķi nevienmēr saprot, un kas vispār, ja mēs runājam par izglītību. Tā problēma ir tā, ka īpaši, ja tu esi apguvis deficītu profesiju, tev jau tās skolas laikā jau ārzemnieki tevi nebija. Tu aizbrauc praksē, un viss priecēs viņas bija praksē Vācijā vai Spānijā vai vēl kaut kur. Un, ja tu esi labs, tad momentā piedāvā labu darbu, momentā to piedāvā lielāku algu, bet beigās mēs to jaunieti pazaudējam. Tur nav labas receptes, kā to novērst. Mums jāmaksā vairāk, jā? Jā, bet to tu nevari atkal izdarīt. Tu nevari tas ir daudz sarežģītāk. Es tā kā pats esmu bijis arī pietiekami ilgi uzņēmējs, un man arī bijis arī ražošanas 2 firmas. Ir tā, ka tas, ka tu gribi maksāt vairāk, nenozīmē, ka tu vari samaksāt vairāk, vai ne? Tagad ir, protams, algu kāpums diezgan būtisks katru gadu ražošanā, tieši tādēļ, ka darba spēka trūkst un notiek cīņa par labu darbinieku. Bet ir arī otra puse, ka šā kā tā tev ir jākonkurē ar zemāku izmaksu valstī. Un tā kā mums ir dārga elektrība, mums ir tomēr uzņēmējiem nedraudzīga nodokļu sistēma. Ja? Sarežģīti, bet arī likmes ir augstas. Ja? Un izēvielas tu pēc tāpat kā tā otra valsts, kur ir zemāka nodokļa, kur ir zemāka elektrība, tur jau vien tu nevari konkurēt. Ja? Tā, tas ir daudz sarežģītāks stāsts. Tā nav tikai gribas jautājums.
Vēlreiz jautājums, atkal no Rucavas pieredzes. Mums savu laiku neizdevās Rucavas novadā, ievies tādu interesantu lietu, kā novada mācību. Par to, kā valkā, par to ir domāts, vai tad varbūt to vajag Latvijā. Protams, par Rucavu nestāstīs valkā dabīgi, bet katrā vietā par savu. Kā tad būtu Latvijas sevi centralizēt, ja mēs panāktu tādu lietu? Nē, nu tātad šobrīd katra skola ir diezgan brīva var izvēlēties, kādā veidā viņi veido šo mācību programmu. Valkā ļoti daudz ir saucamās stundas, kad viņi iet uz Valkas muzeju, kas ir Jāņcīvas skolotāju semināra ēka, ja, tātad tur notiek mācības stundas, un parasti tad ir tas saistībā ar novadu un tā tālāk. Bet tas lielā mērā ir atkarīgs no skolas vadības un konkrēto skolotāju gribas. Jo vēsture kā tāda jau vispār vairs nav tāds mācības. Un man tomēr, kā cilvēkam, kam ļoti interesē vēsture, nav īstas pārliecības, ka tas ir labi. Ja? Jo tā sajūta ir tāda, ka tiek apgrābstīti viena otra kaut kas trešais, bet sistēmiski saprast, kā tā vēsture vispār ir nākusi un kā tā beigās mūs ietekmē. Un tomēr vēsture kaut kā pa spirāli iet, mums patīk vai nepatīk. Tas ir liels jautājums, vai šī jaunā sistēma ir labāka. Bet tā tad, jā, mums ir labi piemēri attiecībā par arī zinātniskos darbus parasti izstrādā par to novadu, ja? Bet tas atkarīgs no pašas skolas. Bet tādā ziņā es domāju, ka tas ir pareizi, ka skolām ir vairāk tiesību tagad to programmu veidot. Bet ir otra problēma. Otra problēma ir tā, ka tad, kad jaunais cilvēks pārceļās no vienas pašvaldības uz citu, un tā skola viņš ir mācījies ar vieniem mācību materiāliem, un nedaudz atšķirīgi tā programma bijis, un tad viņš pārceļās uz citu, jo vecāki dabūjuši labāku darbu, un tālāk ir pilnīgi citi mācību materiāli, un arī citādā veidā uzbūvēt programmu. Un viņam pirmkārt ir grūti ielikt iekšā, jo tās nav sinhronas, katra skola tagad dara savu. Un otra arī tā, ka tie ir uzreiz papildus izdevumi. Jo tas, ar ko viņš kādreiz mācījās, tas nemaz vairs tajā skolā nedara. Un par to atkal ir jautājums, vai tas ir racionāli, ka nav vienotas šīs ne mācību līdzekļi vienot visā Latvijā, ne arī tomēr līdzīgi tas, kādā veidā tie mērķi zināšanu līmeņos tiek sasniegti. Tāpēc es runāju, jo Rucavas gadījumā tas novada mācība pazuda, teiksim tā, provinciālismā, ja tādā nespējā vienoties, tādā merkantilā, es negribu ļaunas vārdus teikt, bet principā paši noraka savu iespēju. Man gribās teikt tā šajā gadījumā, tādu vairs latviešu ticēju, ja tu neesi spējīgs pats strādāt, tad jāliek vāgās, lai tev liek. Tāpēc es runāju par to, ka varbūt valsts varētu definēt kaut kādas minimālas prasības, nevis kā tagad fakultatīvi. Pareizi teicu, var vai ne, bet ja tā skola ir pietiekami netālredzīga, teiksim korekti, vai pašvaldība viņi izlēmas labāk nedarīt, jo vieglāk, vai ne? Tāpēc es runāju par to, ka varbūt būtu labi, ja valsts līmenī būtu kaut kāda zināma rāmība. Pamatrāmiem būtu jābūt, bet es esmu diezgan liels decentralizācijas piekritējs, jo nekad no Rīgas līdz galam nevarēja saprast, ko vajag katrā Latvijas novadā, jo Latvija ir ļoti dažāda. Gan sociāla-ekonomiskā situācija ir ļoti dažāda. Viens stāsts ir Pierīga, otrs stāsts ir Krāslava, un trešais stāsts ir Rucava. Jo, lai arī jūs esat attāli no Rīgas, bet Rucava un Krāslava atšķirās. Ja? Un tomēr tie vietējie vislabāk redz un zina. Tā cita lieta tiešām ir tas, ka mums ir ļoti mazs aktīvo cilvēku slānīts. Jo tālāk parasti no Rīgas, jo tas aktīvo cilvēku loks ir mazāks, jo tie jaunās ģimenes, viņas tomēr daudzos gadījumos, ne tikai tā nav tikai Latvijā, tāpēc daudziet. Viņi grib vai tuvāk Rīgai, vai ir jāzemes izvēlēs un tā tālāk. Un tā vietējā kopiena, kam ir milzīga nozīme, lai tā vietējā vieta vai pilsētiņa vai pagasts attīstītos. Viņi turās parasti uz kaut kādu entuziastu loku, kas daudz vietu noveco. Protams, tur ir kaut kāds zināms paudžu konflikts, jo tas, kas ir interesants, piedod tantei Martei, kur ir 75 gadi, visu cieņu tantei Martei. Super, ka viņi tur to dara, ņemās un dara no sirds un saglabā daudzas labas lietas. Bet vai tas ir interesants tam 30 gadniekam?
vai vēl vairāk tam 15 gadniekam. Tas ir ļoti liels jautājums, un es teikšu godīgi, man nav labas atbildes, kā to var ātri izmainīt. Ir labi, protams, tas, ka mēs redzam procesu, ka ģimenes ar bērniem, kuras apzināti izvēlās no Rīgas pārcelties vai uz Valku, vai uz Rucavu, vai kaut kur nopērk lauku māju, strādā attālināti, gaiši, forši cilvēki, viņi lēnā garā tajā vietējā kopienā integrējās, bet nevienmēr tie īstie vietēji viņš ir gatavi pieņemt. Jo tas ir arī jau cits domāšanas līmenis, ja? Un viņi vākot uz šī atbraukšie te mums mācīs apmēram dzīvot, vai ne? Tā kā atkal tas nemaz nav tik viegls process, un tas gan būtu jāveicina, ja? Kā tā savstarpējā pozitīvā sarīvēšanās, ja tā var izteikties, salāgošanos notiktu. Jā, tā ir. To pašu runā, piemēram, tagad Dienvidkurzemes novadā par tādu specifisku šķiru Pāvilostas rīdziniekiem. Tie ir atkal savi. Kā viena kasta vai šķira, tur tāds... Kā mums ir Zvārtavas pagasts Valkas novadā, tur ir mājas sākot no Alvi Hermaņa. Un beidzot izcilais stāsts par Jānu Usēnu Ozola skolu, bet turpat ir Mihelsons prāta vētras taustinieks, tur ir skaņu inženieri, tur ir televīzijas cilvēki un tā tālāk. Un jā, tā parasti ir tas, kontakti ar vietējiem ir ierobežoti, jā, viņi zina, kurā labākās olas, kurā zemnieks saimniecībā var nopirkt, kur ir kāds amatnieks, ja, viņi spiesti to iemācīties. Bet teikt, ka tā vietējā tādā dzīvē, viņi ņem to aktīvu dalību. Drīzāk nē. Jānis Lusens ir izņēmums, viņš ļoti cenšas, un tā skola ieņem aizvien tādu nozīmīgāku vietu, bet arī vairāk sabrauc plaša apkārtne. Un dažreiz tam vietējiem cilvēkiem liekas, ko viņš te, mēs taču te esam dzīvojuši paudzēs, mēs paši zinām, kā mums ir jādzīvo. Tagad, jā, tā ir. Arī pie mums ir tāds stāsts. Uz šeit, es domāju, arī veiksim. Būsim aktīvi, labu nakti. Jā, saldu mieciņu.